Uzkrāsošs lūps. Skrops ar vajag. Šodien mēs ar Alisteru apskatīsim divus uzvalkus. Viens ir tapis mūsdienās Anglijā, otrs ir tapis Latvijā. Alistera darbs, kuri viņš veidojas maksimāli autentiski tam laikmetam, kad nesāja tādus uzvalkus. Tie brāļu kaudzīšu laiki, mērnieku laiki. Jā, tā tad var redzēt, tiešām uzvalks ir pelēka vilna. Krakls arī kā latviešiem bija principā līna krakls, balts. Šeit ir kokvilnas lakats, vilnas cepura, nāģena ar ādas nagu. Arī peste, tā tad ir dubulto pogu ar krāgu, kas ir autentiski tam gadsimtam. Odere arī žakete ir no lina, kādas tās taisīja tajā laikā, vai no lina, vai no kokvilnas. Žaketē nav nekādu polsteru, nekādu līmodumu, kas būtu modernākām žaketēm. Tajā laikā vienkārši nekas tāds nebija pieejams. Šeit arī, kā var redzēt, modernajiem uzvalkiem ir kabatiņa kreisajā pusē augšā. Šeit tāds nav. Es savēju esmu ielicis šeit apakšā, nu, tad te var ielikt visu kaut ko, ko vajag. Un, jā, un arī tas, ka šeit ir tātad taisnīgi gali, kas, nu, principā moderniem uzvalkiem ir tādi nopaļoti. Nu, šis tad varētu saukties par īsajiem svārkiem, vīriešu īsajiem svārkiem. Gaidām jūs komentārus, rakstiet, kurš no šiem stiliem jums labāk patīk un kādu žaketi jūs patreiz labāk nesāt. Visu labu! Visu labu!